šodien būs mednieku klubs, tad tu kļūdies, jo šodien mednieku klubs Dzilnas, Ķekava, tepat netālānim no mājām. Tā kā skatāmies, kā iet klubam Dzilnas, aiziet. Galvenām sagaidīju Jofēs nedīju. Tas ir ko vērts. Kas tev te pa svētkiem? Jā, kas tev pa svētkiem ir? Ārpās, cik tev vienas balla? Kurš ir pakaļ? Priekš vafelītē. Vai ir ko galva likt? Pagaid. Pasies, jūs nevarat pateikt, kur viņš tādu seju brūnu dabūjis ir? Viņš kaut kur ir Latvijā nosauļojies paspējis. Jā, es agri ceļos. Tā, kungi, ja jūs neziniet, kam lūdzās mednieki, ja, tad šis klubs, es jums parādīšu, kādai Diānai. Re, kur ir tā Diāna, ko viņi lūdza. Jā, tas ir svarīgi. Bet tev saimnieks nav ķemē. Bet mums ir elektriskās. Jā, glauni, ūdens, viss ir, viss. Nu, tas jau pats galvenais. Tīrība, kārtība. Arī šeit ir viss ļoti tīrs un kārtīgs un daudz gaismas. Nu, mēs tagad zinām, ka šī klubā no meža izvest zvēru nav problēmas. Nu, viņi izmanto labas mašīnas, jā. Tas ir suņotājs, jā. Saimnieki tūlīt laidīs skriet mežā, jā. Mums arī priekšniekam šitāds sunīts. Viņam arī metiens, jā. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17. Pēdējais. 18. Okay, viss ir. Tā, šodien mums ir jauns zinējs no mednieku kluba Pūras, Arnis. Arni, iepazīstinies? Arnis šodien veiks filmēšanu. Viņš ir nelamāties. Nu, ja variet, lūdzu, nē. Jā, šodien mēs medījam stāvbriežu. Mums ir palicis viens būlis. Ja nokrīt būlis, ziņojam. Govis ir tik, cik viņas ir. Šaujam. Teļi mums ir. Alņi. Tā tad ir nenoteikts. Un teļš. Šaujam teļus. Govis neaiztiekam. Par to būli ir, nu, skatāmies, ja ir iznāk tas viens ar 5-6 žuguriem, to ņemam, pārējos laižam garām. Ja, nu, respektīvi, izejam uz teļiem. Cūkas, stirnas, lapsas, ja, nu, mazie visi. Šodien mēs paņemsim vienu jaunu mastu, Jauncilā. Mēs viņu neesam zinuši. Mēs vakar ar zvejnieku onkolu tur izstaigājām. Iekšā jābūt ir cūkām, tur arī alņi ir pēdas bija, tā kā, nu, būs interesanti. Te arī tādi masti nosaukumi. Zilie striķi. Zilie striķi. Normāli. Mašīnu viņa uģis bez mašīnas, vienkārši mēs strītā braucam, mēs ārmas uģis un ejam iekšā. Mēs braucam. Masts kuģīši būs. Samaināties vietā. Traktors. Zemais traktors. Zemais traktors, jā. Kaspars, tev nav pīši? Tam vādājā. Tikko teicu jaunais, tagad pensionārs. Jauks vai cepuri jānonīt. Tik neiekāp, ne? Par ko tā? Kāpēc cepuri jānoņem? Tas suns kakā mežā. Tā ir tāda tā kā pieklājība medībās, ja suns kakā. Ja es kakāšu, jūs arī ņemat? Ne tikai cepuri noģers. Nē, medību tradīcija tāda, ka, ja medību suns medību laikā liek kluci un noliņem cepuru un tu trāpi iekrīt cepurē, būs veiksmīgs medības. Nu, ko tu neieliksi savu cepuru galu galā? Kas notika? Man ir medības. Uz lieliem ceļam. Ja? Nepārējot tam otram grāviņam. Taisni izējies ar cauri, ja? Jā.
cik ir tas mazgāt? Dominika, paliec šeit, ja? Un taisni uz cauri. Jā, daudz zinēji iet uz pozīcijām un mednieki arī nostāsies tūlītās. Nu ko, medību klubs Dzilnas, pirmais masts. Skatāmies, kas viņiem ir mežos. Tepat viņiem ir viens bavārietis un Latvijas dzinēji, 3 gabali. Arī atzīst to, ka bavārieši nemaz tik ļoti labi nav dzinēji, bet bavārietis ir labs asins pēdu suns. Tā vismaz viņi paši arī atzīst un saka. Ko gaidām startu? Izklausās, kad pirmais šāviens bija. Bet gaidām, ko ziņos. Pa ko šāva? Pirmais šāviens bijis pa cūku. Tā tad iespējams, ka mastā ir dzīvnieki. Čiekuri, bet te nav čiekuru koka. Šodienas medījamie zvēri. Brieži un govis un ir alnis arī. Mums nav, bet viņiem ir alnīts. Jā, ir iespēja dabūt. Un aļņu kaku mēs tikko atradām. Jā. Re, kur ir. Neko, varbūt arī būs. Varbūt. Laiks labs, šāviens bija. Šāviens bija, cūka ir savainota un jāiet risināt situāciju. Tātad, jāiet skatīties. Jā. Okay. Kaut kas tur notiek priekšā suņa dēļ. Baigais kuilis. Ja? Rišķikt. Tūlīt drāma. Kuilis. Liels. Suņi dzen. Skaņa ir. Kaut ko tūlītās. Skatīsimies, kas tur būs. Būs vai nebūs. Tepat priekšā. Nāk uz mūsu pusi. Izlauzies tev. Nu, te bebra dambi normāli uztaisīju. Te pat tās priekšā jau nāk virsū. Citu, šitās kustības, tās ir sportojošas, ja? Attiecīgi, rokas trenējošas, musīšas. Uz otru pusi arī uz augu. Tūlīt priekšnieks piešaus. Saprat, ka nepeldēs pāri. Betā. Rikla vada staigā. Šo būs no tās puses. Ko viņš teica? Kuili redz, netiek klāt. Kuili redz, netiek klāt. Betā. Tas cik jākstās, ja? Tur nav tik variants. Ej, garām.
Tas tur ir. Ierocis jau bijām nostājušies, biju ieglādējis viss. Kā bija jau garām mednieki pagājuši. Un tad es tur grozījos un dzirdu kaut kāds pļunkšis. Nevis traši, nebija nekas, uzreiz pļunkšis kaut kāds paķēru ieroci rokā, skatos, ūdenī cūka. Nu, zināju, ka Uģisons stāv man blakām tieši, pavilku līdzas, pa brikšņiem skrēja, tad bija kaut kāds metrs pusotras tāda brīva vieta, un vēl ko viņai līdzi uzšāva pa viņu. Un piebremzējot neko, viņa tā arī hodā aizgāja. Pārleca pāri otram grājum, tur šķērs grājum, tam pārleca pāri. Un tad suņa aizgāja vakar viņai un sapratu, ka viņai tur ir apstājusies. Nu jā, viņi turēja viņu uz vietas. Es mēģināju pieiet klāt. Esmu slapš līdz šejienei, ieliku bebru alā, tiku iekšā. Jaunie zābaki ir piesmelti, iesvētīti. Piegāja cūkai burtiski 5 metri, brīkšņi, krūmi, suņi riņķī, nišaut nevarēja. Nu, piecēlās, tur viss izārdīts, viss dubļos, nu, viss tā vieta, viņi tur gulēja vienkārši. Es dzirdu, ka tie suņi nāk šurp, lēnām viņi nāca. Kur tu biji? Turā Stūri. Jā. Stūri. Kur tu tā būda pamestāji? Pašā stūrī viņš bija. Pēdējā būda. Un, sakot, es skatos, iznāk ārā viņa tā cūka. Un tie sieveni kājām viņai. Pjasts stāv. Suņi. Tie suņi, jā. Nu, es domāju, šaut, man tie suņi, man tā cūka ne tik daudz žēl kā tie suņi. Un tad es noriskēju, domāju, pašaušu tā visu viņiem, lai pabaidētu nost, bet ne, tie suņi vēl nebaidās, viņi lēnām iegāja grāvi un aizgāja. Visi trīs aizgāja pie cūkas, un pēc GPS var redzēt, nu, ka viņi tur visu uz vietas. Tātad tā cūka tur kā bija tā, viņi tur apstājās un uz vietas bija. Nu jā, un tad, kad Kaspars izbiedēja viņu, tad viņa atnāca, es biju 5. laikam, jā. Viņa atnāca točnu uz mani virsū, kaut kādi 50 metri mežā sagriezās, un tad nāca pilnīgi, teiku, viesturam 10 metri nogāja garām, bet nu tur tādi brikši, ka, jā, nogāja garām, un tā viņa te Andrim aizgāja garām, un pēc GPS un kaut kur šite te, kur jau vairs mednieki nebija, šite pārmauc pāri. Jā, iegāja Rīgas mežos un aizdzina un apstājās kaut kādi 50 metri no ceļa un atkal uz vietas. Tā viena rasa. Abas divas otras sunenes paņēma laikam citu baru. Jā, es sapratu. Jā. To es tā kā neredzēju, es tik sapratu, ka viņas atdalījās. Un rasa tad ņēmās tur, mēs ar Kasparu aizbraucām, Beta piebiedrojās tur, un tad viņas abas divas tur suņi redz, ka mēs ejam palīgā, viņi atskrien pie manis, viens suns atskrien pie manis, otrs atskrien pie manis, pēc tam pie Kaspara šidā, un tādā aplī tur nesās riņķī. Nu, mēs ar Kasparu ejam riņķī, nu, un pēc tam sanāca tā, ka tas cūka vai kuilis ir starp mums tieši. Un tas šis kā lika, sākumā es domāju, nu idīras. Nesās tā riktīgi virsū man, bet kaut kādi 5 metri sagriezās, un es jau domāju, nu šitā te močīšu, nu ko es citu darīšu. Nu. Tad sagriezās un izšāva starp mums ar Kasparu tā, ka neviens ne otrs izšaut nevar. Tur džungļi, visi nu, tur riktīgs skuts, tur šitie eglis, jā. Skrēja viņu kā vesela, viss normāli, jā? Nu skrēja. Nu, viņi nav veseli, ja viņi šitā te kūli. Viņa apstājās stāv uz vietas, un tagad tu tuvojies, viņa taisa uzrāviens tāds. Tā kā uzbrukumu. Jā. Un kaut kur es to esmu redzējis. Un tad viņa aizšāva projām, rasa viņai pakaļ gāja, iegāja iekšā, nu, GPS-ā ir saglabājis visi tie trajektorijas, nu. Bet, nu, ja jau viņš tur, tad, kad viņš mums ieraudzīja, ka mēs ar Kasparu viņu tur jau iespiedām stūrī, tad viņš, nu, riktīgi furcuku uzrauga. Es peģiks kaut kāds. Masts, zilais striķis. Un Arnis ir zilā krāsā saģērbies, ja? Nu, ko, pagājušais masts bija, neteiksim, ka neveiksmīgs, veiksmīgs. Kuilis tika sašauts, bet viņš pārskrējis kaimiņu teritorijās, un tagad pēc šitām medībām vienkārši brauks ar sunīšiem un sameklēs, kur viņš ir palicis tur. Jā. Nu ko?
Ņemam nākamo mastu, ja? Skatāmies, kā mums ies. Masts zilais striķis, bet vispār tie ir rakstīts Daga Tīrelis šitas ir. Daga Tīrelis. Bet zila. Kaut ko suņi paņēma reit tur priekšā. Tanī pusē. Šāvien vēl nav. Kaut ko suņi tur paņēmuši. Tikai, kas ir meža vidū, tad malēja iet uz centru, un tāda malēja labējie paņem pa kreisi, malējie kreisie paņem pa labi. Jā, skaists tāds. Hei, nu te jau mežiņš tāds, jā. Nav paigais krūmājs, jā. Šāviens tikko pa kreisi. Un kaut kas ķerkst mums te priekšā. Bet mums tā paķēt uz to pusi. Ejam. Pop, nesās, tirniņš, maziņš, tirniņš. Tas, kas tur čapstēja priekšā, bija maziņas tirniņa. Bet, nu, zvēri ir. Jā, ejam, skatāmies. Šitas mierīgi varam nosaukt par arņu klubu, jo šeit ir 3 arņi uz 1 kvadrātmetru. Šīs dienas pēdējais masts klubā Dzilnas, kas atrodas Ķekavā. Ko, pēdējais masts, stājamies un skatāmies. Kā mums gāja iepriekšējos mastos? Nu tā, zvēri bija, redzēja, cūkas bija, redzēja, bet kaut kā viņas apčakarēja visus medniekus un zinējus. Bet gaidām sākumu. Gaidām. Cūku pazīmes ir, un kakas ir, un viss tā kā ir piem, bet kur tad tie zvēri? Jā. Gaidām, meklējam zvērus. Potenciāla vieta meža cūkām, jā. Tāds ūdeņains un krūmiņi, viss varētu būt. Jā. Aiziet, meklē. Sunīts, ejam. Kaut kur te ir, jā. Kaut kur bija, smaka bija. Cūkas, kuilis, pa labi, uz aizmugurī. Zinēji, piestāja, kuilis uz aizmuguri. Kā es saku, bija pat smaka tāda, ka viņš tur ir. Viņš kaut kur gulēja vienkārši. Mēs pagājām ganīs garām viņam. Viņš vienkārši gulēja. Tur aizskrēja. Nu, kur palika?
Suņi pazaudēja viņu. Kaut kur te patās. Kāpēc nav šāviena? Kāpēc nav šāviena? Kuils pārskrēja līnijai pāri. Tieši tur, kur mēs sākām, un tur stāv viens mednieks. Kāpēc nav šāviena? Ai. Ļoti nevērīgi, ļoti nevērīgi. Jā. Ko iepriekšējā mastā actions bija, kuilis man pamodās 10 metros un skrien. Sunīši strādā labi, un plus vēl 2 cūkas kaut kur arī aizskrēja tur uz aizmuguri. Bet, bija forši, jā, nav slikti. Ja salīdzinā Pūras mednieku klubu, tad šeit ir visur parks, reāli. Te nav nekur tādas grūtas izejamas vietas. Te vienkārši, jā, slapjāks dažu brīdi ir. Bet tā, ka būtu kaut kā sarežģīti, grūti iet, tā galīgi nav. Ko, vēl viens mastiņš un tad jau būs viss, jā. Viens šāviens. Tieši mums blakus. Tur. Vai tiešām būs kaut kas nomedījis? Mednieku klubā Dzilnas. Mednieki pa ko šāva, kad paziņos par āciju. Opā, es teicu, alnīts te ir. Bet palika vēl lekušus, trāpju noteikti. Vai tikai kastēs braukāt? Sīkajā kastī izdomā braukt. Labi, tā nav jābrauc, braucam ar kasti. Kā virsū? Arī palaist apsēsties dziļāk. Nē, labi. Tā jau mēs te draudzīgi. Tā kā kublā. Jā. Kur ūdens ir? Kur džakus, kur aliņi attur, vai ko jūs tur? Jā. Cik viņam gadu šitiem tev pateic aliņas jau šmoņī iekšā. Ārprāts. Tie vecāki vispār neseko līdzi, ko tie bērni dara mūsdienās. Džakūzi, aliņš, kailās meitenes dejotājus, jā. Visi mašīni lakiniski sameta. Pēdējais ārāds vienā. Kas? Uztaisi Martīnu šoku? Nē, nevajag man šovu, nelec ārā, nevajag. Nevajag lekt ārā. Mārītim atbildīgs uzdevums. Neaizšaut garām. Tu mūs pensionārā braukt. Uz mājām. Piedošana. Kamera ierakstījās. Bet viņš tā paspējis apstāties. Apsteigājas te. Tā asinsspēdējam pa asinsspēdu. Suņi skrien, jā. Suņi skrien, jā. Kur vēl? Tā nebija tā, ka viņš te iegāja tur, bet... Kurš? Davai, paskatām. Jā, tandēms, esam tandēms. Dzīvnieks ir rokā un ir dzīvs. Jo aura nekad savādāk nereiz. Izskatās, ka stāvus vietas ir tajā, tur ir kaut kāds tā kā pļavas, un ir vai nu grāzes, vai nu kaut kāds kokiem, mežiņš kaut kāds. Jā. Mežiņā viņi stāv iekšā. Izskatās, ka karš abās pusēs ir tā kā, gaiši zaļš, nezinu, kas augs var būt.
Jāpaklausās. Reku pārgājis pār, ne? Jā, ūdeni točna. Jā, točna. Burbuļi ir, jā. Tā, viņš ir pārgājis pār pa ūdeni. Tas čūskam izvekais, ka... Čūskam točni nevarēja būt. Māri, kur tu esi tagad? Pie grāvja. Aura stāvs, dzīvnieks ir droši vien panāks. Jā, mēs ticam. Jā, mēs grāsim. Jā, pāris minūtes nokavējam. Alnis tika pāri ūdens grāvim, suns netika pāri ūdens grāvim. Mēs pienācām, suns pārleca pāri, salauza ledu tur, ritīgi izpeldējās un aizskrēja tālāk. Jā, drāma turpinās. Mēs skinām, mēs atradām ceļu, kā tikt tur. Bet kā mēs to zvēru izvilksim, tas vispār nav skaidrs. Kaspar, mēs ieiesim tūlītās iekšā. Te ir tāds purvs kārprāts. Skatās, kad uz vietas reigam, un pēc GPS arī uz vietas stāv. Jā, viņš ir uz vietas un mēs tuvojamies. Bet tādā purvā. Jā. Kur ir pēdas? Kur tas Alnis? Mums varbūt pa saliņu te jāiet no maliņas apkārt. Apa tur drāma. Drāma. Nē, nesēties, nē, klāt pakaļ. Nē, tu postājušies priekš. Un tas ir briedis, ev. Vai Alnis maziņš, ko tā? Labāk kārais. Ja tu mēs nāk no Boļas. Viņš stāv. Viņš stāv, suns reit tieši blakus, es esmu 5 metru attālumā no viņa. Viņš stāv uz ceļiem ūdenī un suns stāv uz saliņas vienkārši un gaida. Māri, pretējā krastā suņa atskrēja. Viņam sašauta kāja priekšējā labā. Suns tagad uzmanīgi suns plēš ledu. Suns plēš ledu. Māri, kad dzanam viņu pāri vai ko? Es eju klāt, jā? Jā, viņš aizskrien pāri. Jā, viņam ir 3 kājas tikai. Viņam 3 kājas, jā. Viņš ir gandrīz pāri otrā krastā. Viņš ir pāri, viņam ir 3 kājas, labā priekšā kājas savainot, jā. Ko daram? Viņš stāv otrā krastā, nekur neskrien.
viņš ir... Tagad tev pa šāvienam paskaties. Tu tagad vari labi izšaut, viņš tieši ar sānu pret tev, Māri. Bet suņi uzmanīgi, suņa aiz viņa ir, jā? Paga, vēl Mārīt, nē, vēl nē. Suņi, tu! Jā, viņš ir piekusis. Māri, viņš nāk atpakaļ, jo suņi viņai dibena ķer. Viss, suņi, fu! Suņi! Briedi stāv ūdenī pa vidu vienkārši. Vienkārši stāv. Nāc up, Māri. Viens šāviens un mēs viņu velkam ārā. Tikai es nezinu kā. Oi, piedod. Jā, Mārīt, tev jābūt gatavam. Viņš tagad ir viens pats, bet upē pa vidu. Pagaid bišku. Viņam ir augsts, viņš ir piekusis. Drāma, draugi, tā ir drāma ārprāts. Tā ir neiedomājama drāma. Šitā drāma vēl nav bijis. Mednieku klubā Dzilnas. Mārīt, nāc. Suņi tagad ir, bet būtu labi, ja viņš otrā krastā izpeldētu. Un viņam priekšējā kāja sašaut, jā. Jā, Jāni, jā. Ārprāt, drāma. Alnis, ūdeni, es stāvu filmēju, viņš ir savainos mednieks blakus. Ārprāt, tā ir drāma augstākajā mērā, un Arnis visu to uzfilmēs. Tas ir kaut kas neiedomājams. Vienkārši tā, kā viņam labā kāja sašauta, bet, nu, tas ir vispār, nu, baigais. Tas ir bojeviks, es teiktu, tas ir bojeviks starp cilvēku un zvēru. Bojeviks. Tu redzēs. Jā, atkal pilna diena, riktīgi mēs tā kā... Un viņš nelien no tā ūdens ārā, viņš vienkārši guļ tur, jā, ūdeni un viss. Galno ūdens ārā redzēs, viņu novāks, viņš nogrims, mēs viņu nedabūsim ārā, te klāt netiek. Nu, mēs netiekam klāt viņam vispār, te ir bebra uzpludinājumi. Mēs gribam, lai viņš iziet krastā un var nobliest, bet viņš nabaks, nu, nekādīgi negrib iet. Mums vajag viņu pabiedē kaut kā mēģināt. Bet, nu, gaidām, kamēr viņš izdomās pats uz krastu, uz vienu vai uz otru, vienalga uz kuru krastu, kad tik izbāž ārā galvu un visu, un šāviens viens šķirs visu to drāmu. Nē, bija daudz cūkas, lielās cūkas, man pa priekš viens skrēja, pat kadrā varbūt tika, bet siventiņu nav, mazo siventiņu maz, lielās daudz ir, jā. Jā, es jau steidz to pateicu. Nu, kā lai to pasaka, laikam taupa viņus, vai lodas taupa, jo noguļ visu, ka pāriet pāri līnijai, ir 3 cūkas, un, nu, tā, jā, gadās visādi. Nevarēja izdomāt. Tā kā ir ko. Mēs esam tēmīgāk, jā. Šaujam vairāk. Skaņas vairāk, jā. Tā, Jāni. Viņš ir krastā, viss kārtībā. Viņš ir krastā, suņi tūjtās ies pakaļ. Un mednieks arī labajā krastā iet aiz brieža. Oi, brieža, aiz aļņa. Uz šīs noces tālāk vairs nepaspēšu aiziet, bet visticamāk tā drāma atrisināsies. Es ticu tam, ka tas būs. Viņš saka, ka viņš nabadzīgs 2 kilometrus to zvēru vilka, jā? Un viņam bija kompaņoni šitie vilcēji, jā? Vesels bars, jā, 2 kilometri. Jā, uz pleciem uzmetām un aizvilkām, nu. Caur visiem brikšņiem. Nu, malači, es zinu, ka tas nav viegli. Un dzīvnieks ir pieāķēts un var uz mednieku māju vest. Iesvētīs krāskasti. Jā, šitās. Uģim. Nē, uģis paņēma savu. Pats tur pieņēma. Pā, viens pats. Labi. Prātīgi tam kājām par parunēs. Kādus 6 var priekšā iepāst. Mēs ielikām 8 kādreiz. Čupiņā. Nu, tas nebija amoroks. Nu, īsāk sakot, Jā. ar to
Kad tikko aicies ir kasti, medības arī ir beigušās. Zvērs ir paņem. Paklālīti. Es ar savu redzi tumšu domāju, ka tas ir tomēr aļņu teļš pēc auguma. Viņš lēnā solotī gāja, pārlaidu pāri līnijai uģe, lai pa mednieku līnija nebūtu, uzšaup paklupa, pēc brītiņa parāva augšā un aizgāja pāri ceļam. Un tālāk mēs viņu sākam meklēt. Nu jā, pēc tam atradās asinspēdas, ātri pārorientējāmies. Kurš gāja tur ar suņiem pa pēdu? Kaspar, tu visu laiku gāji vai Māris gāja? Nē, mēs apsteidzām. Nē, suņus palaidām, suņi aizgāja. Sākumā Jāņonkuls ar Uģonkuli gāja pa pēdu, bet viņi švaki, viņi nevarēja suņus noķert. Suņi mūs apškarēja un aizgāja pakaļ viņam. Suņi aizgāja, jā, pa pēdu. Pēc tam Māris piegāja ar Arni klāt un Briedis bija. Jā, mēs jau bumbu bijām gatavi jau maukt Mēs jau. sabraucām riņķi un sagaidījām, bet mēs bišķi, kamēr jūs tur pa priekšu neļāvāt mums sabraukt, mēs aizbraucām, viņš jau bija pārgājis to ceļu, kur mēs stāvējām. Kā viņš būtu uznācis mūsu virsū. Jā, mēs pārorientējāmies, sastājāmies tā, kā mēs šorīt stājāmies pirmajā mastā, viens pret vienu tajās pašās vietās, un tad gaidījām, ka suņi izdzīs. Mēs, kad apstājāmies, tāpēc brīži suns tik nāca. Alnis jau bija aizgājis. Suns dzina, dzina, līdz pēdējiem brīdim es sagaidīju pie grāvi šāvu. Tas bija viss. Tātad, atrisinājums ideāls, vienkārši ideāls. Tātad es pienācu, redzēju, ka sāka Briedis izlīda no dumbras. Alnis tad vēl. Alnis, jā, tad jau. Teļš. Alņu teļš izlīda no dumbras. Topošais Briedis. Pārmesās pāri, jā, un aizskrēja uz Kasparu. Nu tad. Veiksmīgais šāviens. Urā! Nu ko, sūdi ir? Jādīra. Dzīvās!